Priekš manis paša ļoti negaidīts foodbloks. Blandījos par Īgu, ievedu dēlam slidus nosināt šitajā Volvo hallē, braucu garām šitien, skatos kaut kāds Latvijas kebabs. Nekad neesmu tur bijis iekšā. Apstājos, tagad nopirku. Nopirku mazo pasūtīju. Godīgi sakot, priekš mazā, viņš ir tāds diezgan pamatīgs. Strādā ļoti spēcīgi kūpināti puikas. Tātad ir kebabs, un vismaz te var forši saprast, kur ir augš, kur ir apakš, un tas man patīkās, tāda turāmā. Līdzi iedeva, kur te ir šitais, šitā puse 1, 2, 3, 4 zalvetes. Normāli pietiekās. Par kaut kādu higienu un tā tālāk mēs nerunāsim, tāpēc, ka, kā teica slavenais Havanskis, kas pārbaudīja visas šitās te šaurumus, tad viņš teica tā, kad visgaršīgākās šaurums recepte ir mazliet antisanitārijas. Paņēmies ar vistiņu, mazais kebabs maksāja 4,50, bet viņš reāli liels ir. Kāds ir tas vidējais un lielais, man pat grūti iedomāties. Tā, folija bišķiņ pielipusi mums ir klāt pie kebaba. Folija sāt drupt, nekas. Tā, ātra raspakovka nesanāks. Pielips viss ir. Tā, atais vaļā, es paņēmu vidēji, viņš prasīja asu, neasu, es domāju, davai vidēji asu. Bet pēc tam es tā domāju, ka priekš tā cilvēka kultūras vidēji asu var būt nedaudz savādāks. Bet varbūt viņš jau ir pieredzis vai ko, nezinu. Bet tā folija ir itīgi pielipus klāt pie visu tā kebaba. Lavašs pats tāds diezgan, tā kā nedacepts izskatās, godīgi sakot. Pamēģināsim. Tā. Pirmais kodiens uzreiz ir gaļa, uzreiz momentāli no starta, Jūtu kā pipariņš kožmēlē. Kaklā. Bļāviens, ja šitas ir vidēji ass, man ir bail iedomāties, kāds ir ass. Vajadzēja laikam ņemt neaso. Šitas ir tāds manā pakāpē, ja līdz 10 baļu sistēmā, es teiktu uz tāds 7. konkrētu. Tāds kreptīgs. Jā. Sakarā ar to, ka viņš ir reāli ass, es nespēju būt objektīvs. Gaļas daudz, reāli, rekur. Gaļas reāli daudz. Mērces daudz. Lavašs augsts, ka es tikai pārēju pār ielai. Bet, konkrēti ass. Man ar sviedri izsit ārā. Viņš ir konkrēti ass. Bez uzdzeramā viņš nav ēdams un viņš nav baudāms. Vismaz man. Tiem, kam patīk ass, tiem ir ok. Priekš manīm pilnīgi nē. Viss muda deg kopā.